vai starpzobu ūdens irrigatorā var liet iekšā mutes skalumai līdzekli? Teorētiski jā, bet praktiski es teiktu, labāk to nedarīt. Pirmā lieta tāda, ka tas vienkārši sanāks ļoti dārgi, jo šeit iekšā var ieliet pa lielu veselu pudeli mutes skalumā līdzekli, un viss šis tilpums ir paredzēts vienai tīrīšanas reizei, kas nozīmē, ka katru reizi jūs izlietojat veselu pudeli mutes skalumā līdzekli. Otra lieta ir, lai mutes skalumais līdzeklis būtu efektīvs, mums viņš ir ilgāku laiku jāpatur mutē. Darbojoties šādu irigātoru, principā mēs viņu ieliekam šo snīpīti mutē, pārliecimies pārpa izlietni, un visu laiku tas ūdens tek ārā no mutes, mēs viņu iekšā mutē neturam. Un trešā lieta ir tas, ka tur, protams, ir atkarīgs, kādu mutes skalumā līdzekli jūs izmantojat, kādas viņam ir sastāvdaļas, bet ir iespējams, ka šīs te sastāvdaļas kaut kādā veidā aizsērēs ciet trubiņas, kas ir iekšā šajos irigatoros. Protams, viņas nevar nekādā veidā izjaukt, līdz ar to jums būs ļoti grūti viņu iztīrīt, un ja tur kaut kas aizies ciet, tad visticamāk būs beigas tam mutes irigatoram. Līdz ar to labāk vienkārši tīru ūdeni, nav obligāti vajadzīgs destilēts ūdens, es pieņemsim, lai iekšā krāna ūdeni, bet tas arī atkarīgs, kur jūs dzīvojat. Es esmu lējis viņai iekšā krāna ūdeni savajā, kas man mājās stāv jau 3 gadus laikam. Viņam vēl aizvien man nav nereiz bijusi nepieciešama viņu atkaļķot, kamēr tajā pašā laikā es zinu cilvēku no citiem rajoniem, citām pilsētām, ka viņiem tas jādara diezgan regulāri, jo viņiem ir super duper kaļķēns ūdens.